Sveiki, dārgie draugi, tūmā tālumā. Iegādājos ekskluzīvu virtuves kombainu, 91. gada izlaidums, apstīsimies iepakojumā. Pārdeva man viens taksometra vadītājs, viņš 90. gados strādāja piepelnījās, toreiz bija tie zaļie uguņi. Un viņam prezentā iedeva 2 vai 3 straumes mašīnas. Un te skatīsimies, kas iekšā ir. Te ir gaļas mašīna, kafijas dzirnaviņas, blenderis un sulspiede. Pakosim vaļā, ordinālā iepakojumā, ko toreiz 90. gados viņu iepakoja. Tā viss man būs online, daudz maz cik iespējams. Tā, taisam vaļā, skatīsimies, kas te iekšā ir. Tā te ir instrukcija. Straume 3 virtuves mašīna. Tā instrukcija latviešu krievu valodā. Latvijas valsts firma. Latvijskая государственная firma Straume. Adrese jau ir jaunā, Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2. Tad jau ielas sāka pārdēvēt. Labi redzams, jā. Andres, ka tuvāk piliec to augšā gaisa. Tā, labi, jā. Tā, un tā skatīsimies, kas ir instrukcijā iekšā. Sākumā mēs iziesim instrukcijā cauri. Un tad ņemsim pār. Tā nepievērsām uzmanību. Šeit ļoti labi redzams, 92. gads. Un tas ir mēnesis. Bet mēnesis nav uzrādīts. 92. gadā viņa. Tā, 92. gadā viņa ir. Un tā summa nevar dabūt. 92. gads, jā. Tā kā viņai sanāk 32 gadi. Instrukcija latviešu valodā. Tā, un te ir viss uzskaitīts. Viss kopā, kas ir jābūt. Jā. Tā mums interesē katru lapas pusīt atsevišķi. Tā mēs neskatīsimies. Tev gosts ir valsts. Tika izmantots arī straume. Redzēt gosts. Tas ir Padomju Savienības periodā. Bija visiem noteikts reģistrācijas. Kā viņi pareizi tam ir jābūt. Un tagad te skatīsimies, kas te ir tā. Tā, tās ir elektrodzirnaviņas augšā. Mums ir sulspiede. Un tādas ražoja mums, jā. Vēl 90 kaut kāds 2. gads. Beigās būs instrukcija.
Tā sulaspiedes salikšana. Kā viņu saliek. Tā montāža sulaspiedē. Tā, nu tas ir lielāko daļu visiem mājās bija. Gaļas mašīna. Kā viņu saliek. Tā viss vienkārši. Numurēts. Tā, tas mums ir mikseris. Tā, mikseris. Arī kā maina. Mainīt no kāda bija tehnika. Jau izdomāta 80. gadu sākumā. Tā mikserītis arī. Kafijas dzirnaviņas. Tas ir ļoti būtiski. Kafijas dzirnaviņas tas ir tāds ļoti svarīgs. Jo viņa ļoti jaudīga. Puskilovatu motors. Un, protams, tajās kafijas dzirnaviņās mala visu ko. Ko tik tur nemala. Sēklas un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, arī kafiju. Un tas ir krievu valodā arī. Tas mums būs apskats arī krievu ukraiņu draugiem. Un skatīsimies gadu tagad. Šeit beigās ir gads, kad viņi ir iegādāti. Tā te bija. Mans saimnieks teica, ka gads tas ir bijis. Es saprotu, ka palaidu drusku garām gadu. Bija jābūt gadam. Vai tas tehniskajā pasē? Iespējams, ka tehniskajā pasē instrukcijā gadu nerakstīja. Garantijā arī bija tajā laikā. Garantijas talons, jā. Svarīgs arī. Jā. Latvijas valsts firma Straume, Rīga. Garantijas remonts. Un tagad paša svarīgākā. Tas ir taisam vaļā. Tas mums būs apskats pilnības, kas mums ir iekšā. Kā tas viss izskatās. Protams, tas viss ļoti interesē. Mēs, ja būs vismaz 1000 laiki, jā, tad mēs arī to katru atsevišķi notestēsim. Gan kafijas dzirnaviņas, gan sulaspiedi, gan blenderi, gan gaļas mašīnu. Un tā, lai būtu interesanti, es domāju, arī cilvēkiem, lai to paskatās, tāds iepakojums. Tā tas viss iepakots ir. Lieliski. Tas viss oriģināls. Tātad, papīrs, es saprotu, ka varbūt arī oriģināls, bet, pārējais viss ir oriģināls. Tā, sāksim tad ar blenderi. Sāksim ar blenderi. Ņemsim ārā blenderi. Tas mums kā labs ar kafijas, tad būs vienkāršāk. Šis mazāks kafijas dzirnaviņas. Pašas, paskatieties, tīri kā metāls, jā. Cik viņš ir biezs. Tie var tiešām malt gan pašu kafiju un visu pārējo graudus un tā tālāk. Ļoti biezs metāls. Tas ir ļoti kvalitatīvi. Nerūsējušais tērauds. Mēs viņu pārbaudīsim arī uz magnēta. Jā. Pašās beigās. Ļoti svarīgi arī, kā tas viņam ir, cik 30 gadi vairāk. Gumija, cik bieza, jā. Pastieties, cik tas ir viss kvalitatīvi veikts. Kā
kā viņa aizstāvēja ciet. Mums ir pirmais. Tā kā redzams ir putekļi, viņš nav mazgāts. Viņš kā man vīrs viņu pārdeva. Un tas ir sulas pilni. Tā šeit drusku šeit gaismu. Tā. Krievu valodā vēl rakstīts, jā. Tā kā tas vēl bija tikai 90. gadi. Tas ir sulas piedei. Mehānismi. Tālāk. Iet pats interesantākais. Tas ir blenderis. Tā kā 35 gadi aptuveni tam visam. Blenderīts. Blenderīts ir uz litru. Arī pievēršiet uzmanību, jā, viņš kā garažā stāvējis. Viņam teica, ka ļoti labā stāvoklī viņam tā garaža un tā sauss. Tiešām labi saglabājies. Lāciņš, jā. Tā nepievērsām uzmanību. Šeit ļoti labi redzams, 92. gads. Un tas ir mēnesis. Bet mēnesis nav uzrādīts. 92. gadā viņa. Tā, tuvāk. 92. gadā viņa ir. Un tā summa nevar dabūt. 92. gads, jā. Tā kā viņai sanāk 32 gadi. Lāciņš iet. Viss ļoti vienkārši. Un plasmasa, jā, 30 gadi, 34 gadi vairāk, jā. Praktiski nav. Un arī ļoti svarīgi pievēršiet uzmanību, cik biezs ir metāls, jā. Un kā teiksim, tā pati naži ir uz leju iet, jā, divi. Un divi uz augšu un tev pa malām. Tā kā tajā blenderī daudz ko varētu malt. Sienas te arī diezgan biezas plasmasa. Tā. Ir arī lāpstiņa. Tā tas ir sulas spiedei. Pievērsiet uzmanību no divām daļām, jā. Sanāk, plasmasas ir viena plasmasas daļa, jā, un tie ir atsevišķo plasmasu uzlīmēti visu. Cik ļoti rūpīgs darbs, līme var redzēt pat līmi. Tas ir sulas spiedei. Cik viss ļoti prātīgi, apdomīgi. Tā sulas spiede. Un tas ir ļoti svarīgs sulas spiedei. Tas, kas arī jaunajās ir, jā, sulas spiedēs. Tas jau mūsu Latvijas rūpnieki, inženieri bija izdomājuši un nerūsējušā tērauda. Pievērsiet uzmanību sietiņam, jā, paskatieties sietiņš. Cik viņš smalks ir, jā. Un tajā pašā laikā arī viņa nav nereiz izmantota. Un tajā pašā arī laikā viegli tīrāms. Nazīši, jā, arī. Tā, un mums tad paliek pats mehānisms. Pats svarīgākais tas ir, kā ļoti garšo kotletes, kas ražoja tajā laikā. Tā ir gaļas mašīna.
pats nozītis. Pievērsiet arī uzmanību, jā, biezumam. Kāds biezums bija. Arī nirūsējušais tērauds, var redzēt, jā. Ļoti viss kvalitatīvi. Skrūves, nu tas ir tāds mehānisms, ka piefiksējās, kad viņi liec virsū, viņš fiksējās. Tas ir rezerves. Šis nāk līdzi. Ja tas pazūd, gaļas mašīnā. Viņš liekas virsū. Tas ir priekš solspiedes, kur savākt, kas paliek pāri, burkāni rābuli, apelsīni, tāda lieliska kaste. Viss izdomāts. Tā, un te vēl kopā nāk, ko es toreiz nepamanīju, tas ir skrūvgrieziens. Tā ir tā podziņa, kad spiež. Un arī ļoti svarīgi tā ielikt, lai labāk redzams. Ieliksim te no nerūsējušā tērauda, jā. Cik ļoti svarīgi, kā teiksim, tas viss kvalitatīvi tika veikts, jā. Pati skrūve, un viņa skrūvējās šeit iekšā. Tā ieskrūvēsim. Apskats pašā aparāta. Bet jau pelējums var redzēt, bija straume. Tādas Latvijā ražoja lieliskus virtuves kombānus. Līdz kaut kādam tur 97. vai 5. gadam. Tā, ja jums tas ļoti interesē, tad lieciet laikus, rakstiet, nu tad būs atsevišķs video ieraksts par visiem. Paspīdien šeit redzīt. Jā, par šo visu, kā tas strādā. Gaļas mašīna, blenderis, kafijas dzirnaviņas, nu, un, protams, solspiedi, kas ir tāds viens no ekskluzīvākajiem. Tādus kombainus, viņus bija sarežģīti vispār nopirkti. Tikai tajā laikā bija tāds blats, teiksim, caur pazīšanos un tā tālāk tur, nu, jo viņi ražoja visu Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, nu, visām 15 republikām. Un, protams, nu, daudzās mājās pa visu pasauli viņi saglabājušies. Bet tā kā šis ir pilnīgi oriģināli iepakojumā, tas ir superīgi. Tā instrukcijā arī bija uzrādīts 90. Tur ir 91. blīvīte. Nāca iekšā. Un arī skrūvgrieznis. Lai to visu saliktu. Oriģinālais skrūvgrieznis. Kāds bija priekšstraumes, ļoti kvalitatīvs var redzēt, jā. Tā kā ļoti līmenī tas viss bija. Tā kā rakstiet, lieciet laikus, un gaidiet, kad būs nākošais. Apskats pa katru lieliskām gan. Tev jautrība panesās. Jā. Tā. Visiem, nu, lieliski. Nu, protams, gaļas mašīna, tas ir arī solspiede
un blenderis. Tā, nu visiem liels paldies, rīciet laikus.